Brīnišķīgi, sveiki, es esmu Jānis, un šodien jūs esat ieradušies uz Rīgas improvizācijas teātra šovu ar šarmu pret kārmu, ja? Paceļam rokas sākumā visi tie, kas nav bijuši nekad uz improvizācijas teātra. Aha, mums ir diezgan daudz cilvēku, ja? Improvizācijas teātris ir tāds skatošs žanrs, kurā viss notiek šeit pat uz vietas no jūsu ieteikumiem, ja? Tāpēc ļoti būtiski ir, lai skatītājs jūtās labi, ērti, ir atpūties un relaksēti, ja? Lai mums šeit veidojās tā atmosfēra tāda. Tāpēc mēs varētu visi piecelties kājās. Piecelties kājās. Kāpēc mēs to darām? Jo sniega mums nav. Tajā brīdī, tāpēc mēs uztaisam sniedziņu. Un kamēr mēs taisam sniedziņu, tikmēr pagriežamies pa labi, ja? Pa 90 grādiem pagriežamies pa labi. Un uzliekam šīs sniegainās rokas priekšā stāvošajiem uz pleciem, ja? Un pamasējam priekšā stāvošajiem uz kreiso pusi. Un uzliekam rokas priekšā stāvošajiem uz gurniem. Tagad uz gurniem un pamasējam. Pamasējam priekšā stāvošo. Un pieliecamies pie masējam. Un pieliecamies pie priekšā stāvošā labās auss un iečukstam viņam maigā, kaislīgā balsī. Just do it! Ok, brīnišķīgi, aplausi jums, kas teikam atrast vietā. Ja jums būtu jāaplaudē 10 baļu skalā, ja? Pamēģinām, kāda ir aplausa uz 5. Nu, lai es aptuveni varu dzirdēt, kā ir uz 5. 8, 9, 10! Improvizātori izstāstīs dzejoli par rindiņai. Katrs improvizators teiks vienu rindiņu, un kopā tie veidos dzejoli. Tāds jautrs dzejolis. 16-gadīgi meitene, par ko varbūt sarakstījusi ir. Tur jau būs depresīvs. Jā, tur būs depresīvs. Kaut kas smags man pakrūtē dur. Tas novelk mani uz leju. Mana māte uguntiņu kur. Kamēr es ūdeni leju. Tas nāk man līdz uz veikalu. Un kratās manā somā. Tas neļauj, tas nelien ārā vairs. Nes ko Dainis otrā istabā domā. Nākamā setītas struktūra būs tāda, ka 2 improvizatori tikai redzēs nākamo ainu, kas notiks, un pēc tam viņi mēģinās nospēlēt ainu ar tieši tādām pašām kustībām, tikai viņi nebūs neko dzirdējuši, tāpēc nu jau tā situācija būs nedaudz citādāk. Tāpēc, labi, paņemam vēl Mārcim rokā vienu priekšmetu, kas viņam ir rokā. Internets. Pulci. Interneta pults. Interneta pults, jā. Labi. Un atslēgts. Kas man? Kāpēc televīzijas? Olimpiādas laikā. Olimpiādas. Olimpiādas. Fināla laikā. Jā, ok. Labi, aiziet. Vāks! Naģa! Naģa! Nu ko? Vāks! Nu kas ir? Pults nestrādā! Roku salauzu! Man tā liekas, man nepirksti nekustās! Kāpēc tu nelienam šajā alā iekšā? Es mainu baterijas iedot savējās. Pagad, tu līdz No sava telefona kaut vai dod, ātri dod! Dāliņu un čipsus. Ko vajag darīt, bet tie ir dimanti? Tas ir vāks priekš kam? Kāds baterijas te vēlnes? Kādas baterijas neko nerāda? Švīks! Saka, Dievs! Dievs paraudā! Tā bija tā! Vāks kaut kāds nekas Pagad, nestrādā. varbūt antēnas vajag. Kāda antēna? Nu, kur laik mums ir antēnas televizoram? Duršu! Es Pagaids, lai es taisīšu šahtu! Kāds rezultāts? Nu, pasties! No kaimiņu teļuku var redzēt. Udeņi! Tik jau plūst tavas asinis, tik pretīgi! Tikpat pretīgi, kā tie alzīmējumi, tikpat pretīgi! Kličinā!